Nu, čau mani YouTube draugi, kas mani skatīsies, veicam uzlabojumus savas meitas interneta veikalā grbeautyshop.com. Cerams, 28. martā viņas dzimšanas dienā tieši palaidīsim, jo tāds ir mērķis, jo viņa ļoti grib jūs iepriecināt visus ar atlaidēm uz savu dzimšanas dienu. Tā kā jā, mēs pagaidām apturējām interneta veikala darbību, jo ir jāveic daži uzlabojumi. Uztaisījām fotosesiju meitai. Tagad mēs mājaslapas sākumā ievietosim viņas foto, kur būs arī apraksts par viņu, neliela iepazīšanās par to veikalu, kā viņai tas tapa, tā ideja un tam līdzīgi. Lai cilvēki ieejot iekšā saprastu, par ko iet runa, ka tas internetu veikals pieder tikai 9 gadus vecai meitenei. Tas, zini kā, vismaz iepazīstinās uzreiz ar viņu kā ar cilvēku un ar viņas mērķiem un tam līdzīgi. Tāds mūsu mērķis tagad sataisīt līdz galam šo lapu. Sākums īstenībā nebija slikts, pats sākums, bet lapa nebija pilnīga. Tas bija tāds vairāk kā demo versija, izmēģinājumi paskatīties kaut ko nedaudz analītiku, kā tur viss notiek, arī lai meitai varētu parādīt, kā vispār tas viss notiek. Protams, viņai vēl daudz jāmācas, bet visam savs laiks, kā saka. Pagaidām apturējām, turpināsim pavisam drīz. Pirmajās dienās, es sapratu, pirmajā dienā viņai sanāca gandrīz 50 eiro, vai nenopelnīt? Kaut kas tuvu tam. Pēc tam nākamajā dienā bija nedaudz mazāk. Pēc tam bija atkal kaut kas ap 50 eiro, un tad jau vienu dienu bija arī tur nekas tāds. Un tāpēc mēs izdomājām, ka lapa tomēr ir nedaudz jāuzlabo arī. Un nevis nedaudz, bet īstenībā diezgan krietni mēs tagad piestrādāsim, lai ieejot iekšā, visus cilvēkus priecētu arī tas pats dizains, viss kārtīgi. Tā kā jā, centīsimies to pavisam maksimāli drīz izdarīt. Šo lapu gan mēs taisam paši bez komandas spēkiem, cenšamies visu izveidot pilnībā paši, lai netērētu komandas laiku uz citiem mūsu projektiem. Kā jau zināt, mēs iepazīstinājām, kad mūsu komanda veic šāda veida pakalpojumu, ka izveidojam interneta veikalus. Tas izmaksā 1000 eiro, bet pilnīgi jaunu internetu veikalu no A līdz Z, pieslēdzot visas maksājuma sistēmas, visas tavas idejas ģenerējot. Vai nu tas ir vienkārši tavs produkts, vai nu tas ir patstāvošs produkts, gan ideja tavējo, gan vispārējo. Mēs visu sakombinējam kopā, saliekam smadzenītes kopā, izveidojam internetu veikalu un tirgojam. Jā, pārsvarā tas gan ir dropshippings, jo tas ir labākais veids īstenībā, tādiem iesācējiem arī, kuriem arī varbūt finanses nav tik daudz, lai varētu uztaisīt savu brendu un tam līdzīgi. Bet dropshippings ir ļoti, ļoti labs veids, kā nopelnīt naudiņu, diezgan lielu naudu, strādājot no mājām, tev nav nekur jāiet, tu vari to mierīgi darīt no mājām, tev nav vajadzīgas kaut kādas noliktavas, tev nav nepieciešams nekādi tur īpašie kontakti un tam līdzīgi. Ja tu to visu vari darīt vienkārši no mājām, strādājot, popularizējot savu lapu, strādājot ar Google Ads, strādājot ar reklāmām un tādā veidā izplatot produktus, pārdodot. Jā, un principā strādājot Eiropā, tas arī ir viss foršākais, ko var darīt, jo Eiropā principā ir arī ātrākās piegādes, principā uz jebkuru Eiropas valsti nedēļas laikā. Tā kā jā, ja tev interesē šis pakalpojums, aprakstā atstāšu piedāvājumu, ko mēs piedāvājam, visu šo sortimentu. Atceries, kad idejas ģenerējam kopā, ja ir nepieciešams, bet ja tu pats nezini, ko un kā tirgot, tad to mēs izdomāsim tavā vietā. Un, protams, visu pārējo, balstoties uz tavām iegribām, izdomāsim gan internetu veikalu nosaukumu, gan domēna nosaukumu un visu pārējo, ja, protams, kopā konsultējoties un tā. Un beigās, protams, arī apmācības. Tad, kad jau viss internetu veikals būs palaists un gatavs, mēs arī sniegsim visas apmācības, ko un kā darīt, kā pareizi apstrādāt un tam līdzīgi. Tā kā pilnīgi viss, un tas viss lielā cietā summā 1000 eiro izmaksās tev. Tā kā, ja vēlies šo pakalpojumu, droši sazinies ar mani, es kaut kur aprakstā šeit arī YouTube atstāšu kontaktu informāciju, kur var uzrakstīt. Tā. Bet tagad mums galvenais arī uzdevums ir palaist meitas mājaslapu. To mums vajadzētu izdarīt maksimāli ātri. Cerams, ka pavisam drīz mēs tiksim ar to galā. Lūk, un, protams, arī pēc tam dokumentēsim, kad jau būsim palaiduši mājaslapu. Tad arī dokumentēsim, kā mums tur veicas un parādīsim arī jums visu analītiku. Paskatīsimies, kur produkts pērk vairāk, kur mazāk, kāda peļņa. Un par to visu mēs arī dokumentēsim šeit, YouTube.
Vai ne, mīļi? Jep. Tā kā strādāsim. Cerams, daudz strādāsim, jā, rādīsim arī, kā mēs meitu apmācam, gribāsim arī visu to parādīt, to visu procesu, cik viegli vai grūti tas ir, bet mēs vairāk gribam vienkārši parādīt cilvēkiem to, ka tas ir reāli un ka tas ir iespējams jau no attiecīgi apzināta vecuma, ja, ka cilvēciņš mazais arī kaut ko jau apzinās, un tā bija viņas iniciatīva, mēs to negribējām paši no sākuma. Viņa pati teica, ka viņa arī gribētu savu internetu veikalu, viņa jau sāka taisīt mājās savas rotas tur un tam līdzīgas lietas, bet mēs viņai piedāvājam šādu variantu, ja, kad izstrādāt produktu, ko viņa pati vēlās un tirgot viņu mājaslapā. Jo viņa piekrita, tā kā viņa ir entuziasma pilna apmācīties un darīsim, skatīsimies, kā mums veiksies. Droši vien, ka sākumā pašā viegli nebūs, lai gan tur nav nekā sarežģīta, nav jābaidās no tā. Visa tur, principā, pieaudzis cilvēks vispār tur, es domāju, pāris stundās jau var izburties cauri un jau diezgan jēdzīgi visu saprast, ko darīt. Protams, pēc analītikas skatoties, to arī mēs strateģiski izstāstam, ko skatīties, kā skatīties, un pēc tā visa izspriežot un analizējot, tu sapratīsi, ko un kā labāk darīt pēc tam. Nu tā. Sākumā nedaudz ieskrieties pirmos mēnešus, un tad jau aiziet. Vislabākais, protams, tas ir tas, ka tu vari strādāt no mājām, un tev nav nekur jāiet. Tu vari, ceļot, braukt apkārt pa pasauli un strādāt no jebkuras vietas, kur ir pieejams internets, protams. Un tas ir tas pozitīvākais. Tā kā, protams, strādāsim cītīgi, un centīsimies jums to visu arī dokumentēt šeit un parādīt. Tā kā foršu visiem dienu. Mēs turpināsim strādāt. Varat arī piesakot mums visos sociālos tīklos, tur mēs arī noteikti dalīsimies ar visu. Varat piesakot arī šim YouTube kanālam, arī šeit mēs dalīsimies. Šeit mēs arī liksim vairāk video par Spāniju. Pēdējā laikā gan mēs esam baigi aizņemti, tāpēc nesanāk tik daudz uzfilmēt, bet apsolos būt cītīgāks un parādīt. Bet tagad primāri mēs centīsimies arī dokumentēt šo, kas zina, varbūt arī no jums kāds ķers iedvesmu un vēlēsies šo pakalpojumu. Tā kā viss aprakstā, viss apakšā zem video būs aprakstā. Tā kā, ja tev interesē šis pakalpojums, arī droši vērsties pie manis, un mēs ar komandu tev uztaisīsim pilnīgi jaunu, super foršu internetu veikalu. Tā, lai visiem foršu dienu. Tiekamies citos video. Čau!